SIA-ROZ DKU dzīvokļu komunālais uzņēmums tātad pamatnodarbošanās ir daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, to remonts, māju uzturēšana fiziskā kārtībā, teritorijas kopšana, kā arī siltuma apgāde. Pasaulē visur, arī pie mums Latvijā, acīm redzam, pieaug energonesēju resursu cenas, tātad esam veikuši virkni pasākums, lai iegūtu pēc iespējas lielāku ekonomiju un efektivitāti apkurei. Tas nozīmē to, ka mēs pagājušo gadu ar uzņēmumu pašu spēkiem izdevās nosiltināt daļu no siltumtrasēm. Tad vēl tāds lielākais sasniegums ir tāds, ka iegādājamies jaunu, modernu 2 megavatu apkūres katlu, kurš tātad mums aizstāja līdzinējos 4 vecos katlus. Jauni iegādātais katls ir aprīkots ar tātad jaunām tehnoloģijām, kas ļauj mums ietaupīt gan elektroenerģiju un šķeldu, un saliekot šos te komponentus kopā, tad neaug tik strauji apkurs cenas, kā, teiksim, citviet Latvijā. Un vēl viens no tādiem lielākiem sasniegumiem, es uzskatu, ka piesaistot Eiropas finansējumu, mums šogad ir izdevies nosiltināt pagaidām vienu māju. Tā būtu Strauta iela 6, kur pēc nosiltināšanas ir ieguvusi tātad pievilcīgu vizuālu skatu. Tur tiks sakārtot arī apkārtējā vide. Un ar nepacietību mēs tagad gaidām šo te nākošo apkurses sezonu, lai mēs varētu jau konstatēt, kādi tad mums ir iegūmi nosiltinot šo māju un kādi mums ir plusi. Pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas mēs ceram, ka projekta noteiktā energoefektivitāte būs aptuveni 45–50%. Tas jau būtu ļoti labi priekš iedzīvotājiem.